gūna mīnas rašī tātad savā zīmē, un attiecīgi tiem cilvēkiem, kam guru ir zivīs, tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir ļoti patiesi, un viņi jau no dzimšanas, jā, brīža, pareizāk sakot, dvēselē un nākot uz šejien ir izvēlējušies kalpot citiem. Tiem cilvēkiem parasti ir ļoti labas spējas zināšanu nodošanā, pasniegšanā, līdz ar to tie ir ļoti labi skolotāji. Viņi ir ļoti labi padomdevēji, jebkurās, es pat teiktu, lietās. Jā, vai tās būtu finansiālās lietas, vai darbs ar bērniem, vai filozofiskie dabas jautājumi, jā, kas nav izprotami cilvēkam, tur tā kā viņš spēja visur konsultēt. Un, teiksim, neskatoties uz to, ka viņi ir diezgan tādi jūtīgi, jā, emocionāli, tad ir redzama šī labsirdība pret ikvienu, jā, un spēja tā kā būt arī diezgan diplomātiski, un, teiksim, cenšas palīdzēt gan sev, gan citiem tieši palīdz caur savu pieredzi, jā, to, ko viņš tā kā ir ieguvis, attiecīgi viņš tā kā spēja nodot citiem, un tādā veidā tā kā viņš kalpo, pilda savu veidu misiju, ja tā varētu teikt.